Mēnesis tiesības būs nost. Tad alkohola reibumā visi gribu ātrāk pabraukt, es rēķinos ar sekām. Varbūt aizsūtīs pie psihologa, bet laulība tiek šķirta un iet katrs savu ceļu. Tā šī sērija nebūs par garšīgiem pelmeņiem vai kolu glāzē, bet gan fotoradaru sodu un par to, kādi sodi vispār pienākas par ātrumu pārkāpšanu Vācijā. Mans ir atnācis ar skaistu bildi, lai gan es esmu nedaudz nolocījis, lai nevar redzēt lietas numuru un policijas visus to uzņēmumu datus. To es tev iemetīšu bildītes, kas un kā izskatās. Kā tev šķiet, Ančiņš uz mēnesi atpūtīsies, noliks tiesības vai tomēr rukās tālāk? Jo cik sanāk pēc 4, pēc mēneša atkal jādodas ir cūciņu darbos. Kolēģis atkal dosies uz 3 nedēļu atvaļinājumā, un tad man būs atkal jāvadā tikai vienīgi cūciņas. Pirms es sāku šo tēmu pa fotoradariem, es apēdīšu pelmeņus, izdzeršu kolu, noskūšos, sagatavošos jau darbam, un tad es tev pastāstīšu, cik pienākas sods par ātrumu pārkāpumiem. Vācijā ir pārkāpa ar fūri tieši, gan pilsētās, gan ārpus tām. Jo es kā teicu, viens teica, ka tas nav iespējams. Neatņem tiesības par ātrumu pārkāpumu, ir tikai sods. Labi. Varbūt daži labi zina labāk, bet es tev pierādīšu pretējo. Tiekamies pēc brīža. Ātrais iestarpinājums. Lūk, šeit tu vari apskatīt, kur tātad Bußgeldkatalog.org. Tātad šeit tu vari redzēt visus sodus, kādus tu vari saņemt fūrēm tieši. Ja? Un te nu gan vajadzēs vāciski palasīt, es nezinu, varbūt tūkot lapu var uzlikt. Tad reku viss ir izmēri, apštan, tad distances turēt, apgaismojums, te ir pilnīgi viss, rekur arī ir apdzīšana, un tad visi sodi tiek, ir iespēja izlasīt šeit sodu, un tad punkti arī vai nāk klāt vai nē, jā, es jau redzu par apdzīšanu var, jā. Tad alkohola reibumā viss pilnīgi tā, cik tā. Redzat, es tikko ieraudzīju 1. reizi, 2. reizi, tā šitā man nevajag. Paldies. 1. reizi, 2. reizi un 3. reizi paņemts, tā tad alkohola reibumā sodi aug un viss pārējais arī. Tūlīt tev parādīšu tad tālāk par ātrumiem. Ko šaujam vaļā? Tātad šis ir fūrēm, jeb kravas auto, teiksim tā, virs 3,5 tonnām visi šie sodi. Un šis pirmais, ko tu redzēsi, ir līdz pārkāpjot pilsētās, tātad iekšā vai ciematos vai pilsētās apdzīvotās vietās, līdz 10 km/h. Tātad pārkāpjot līdz 10 km/h, sods ir 68,50. Man liekas, ļoti elementāri dabonams sods. Tas ir tāds, netīšām var arī sanākt neapzināti, nejauši tā teikt, jā, tur iebraukt uz tiem 10 kilometriem. Bet, sods jau ir sods diezgan. Īsnībā, ja kāds skatās mani no Norvēģijas un ir dabūjis sodu, man liekas, ka Norvēģijā tur esot trakāk. Arī Šveicē sodi ir lielāki. Es kaut kad sen strādāju, kad Latvijas firmā mani apturēja policija, es braucu 54, un es goda vārds, es neatceros, cik bija sods, tas bija frankos vēl, bet, tas bija diezgan iespaidīgs. Jā, tālāk jau ir no 11 līdz 15 km pārkāpjot 88,50. Normāls piķis, ne? Tāds riktīgi viena iepirkuma ratiņa, ko tu var atvest mājās. Tā kā, jā, no 16 līdz 20. Šis jau ir tā jau sāpīgāk. 200-niekam tuvojas, ne? 188,50. Labi, tur tagad es iemetīšu tādu kopējo skatu. Bet pilsētā pārkāpjot sākot ar 26 līdz 30, kā redzi, atņem uz 1 mēnesi tiesības. Tātad sods ir 263 eiro un uz 1 mēnesi tiesības būs nost. Tālāk es tev nesaukšu, tur arī var redzēt, vienā pusē ir pat 3. Jā, ja tu pārkāp pilsētā, es nezinu, kā ar fūri jāiet pilsētā, lai tu pārkāptu no 51 līdz 60. Tur ir jābūt. Tur taču bez smadzenēm ir jāgāž. Tad ir 3 mēnešu tiesības nost. Jā, es tev iemetu kopainu, kā tas izskatās naudiņām. Šis bija pilsētās pārkāpjot. Un tagad svarīgais
ārpus pilsētām. Jo, es saku, bija kaut kas rakstīja, ka nav iespējams neatņemt tiesības, ir tikai vienēļ sots. Nu, tad startējumi, protams, tiesības tev neatņem, ja tu pārkāpsi līdz 10 km. Tie paši 58, 50, no 11 līdz 15, 78, no 16 līdz 20, 168, kas, es uzskatu, ir liela nauda. Vai ir jēga pārkāpt? Es tev netaisu no sevis nekādu pareizo. Es tāpat velku, un tad, kad vajag, arī eju uz apdzīšanu, jo tie, kuri tēlo no sevis labiņos, viņi tikai tēlo. Jā, ir tādi, es arī saprotu, ka neapdzen, brauc tik, cik atļauts, bet godīgi tad retums. Un startējam tātad ārpus apdzīvotām vietām, reku no 26 līdz 30 pārkāp, tātad jau var atņemt uz 1 mēnesi. Un tālāk arī es tur nesaukšu tās summas, tātad 203,50 no 26 līdz 30 pārkāpjot un tiesības nost. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai pārkāptu arī virs 60 km, kā te rāda, tad ir 738 un tā tālāk. Es uzreiz pasaku, ka es nelietoju vispār nevienu aplikāciju, kas man ziņotu, ka ir policija, nav policija, ir radars, nav radars. Es kaut kādā veidā uzņemos atbildību, ja es zinu, ka es pārkāpju, es neiešu tagad kaut kur likti. Protams, ir gadījumi, ka tu aizdomājies un tev pabrīdina un viss, bet ja izdomāju, ka es eju uz apdzīšanu, tātad es rēķinos ar sekām. Ja es izdomāju, ka es gribu ātrāk pabraukt, es rēķinos ar sekām, kad es varu maksāt. Kā varu? Es par to naudu obāk kaut ko ģimenei nopērku vai sev, bet jā, es apzinos, ka varbūt sūdi, un ja sūdi ir, tad jāsamaksā, neko darīt. Tā punktu sistēma, tas ir tā trakāk, savāc punktiņus, un tad arī var bez tiesībām palikt. Bet no sākuma tev tur jāaiziet, varbūt aizsūties pie psihologa, parunāsies, kāpēc tev tie punktiņi krājas un tā tālāk. Man kolēģis bija viens. Viņam vajadzēja 2 reizes braukt, lai nodzēstu tur tos kaut kādus punktus un neatņemtu tiesības. Bija tā, ka viņš 2. reizē brauca pie tā psihologa aprunāties, un viņam bija uzlikts vēl viens sots par ātruma pārkāpšanu vai apdzīšanu. Un tad psihologs teica, kāpēc tev tā ir un kas un ko. Un viņš, protams, uz muti nav kritis, viņš saka, saprotiet, man nav jau tā, ka man tie dzīvnieciņi, neinteresē un nav žēl. Man to dzīvnieciņu tik ļoti žēl, ka es steidzos viņu atbrīvot no tās ātrāko izkrautu no mašīnas. Un tad tā psiholoģi pasmējās. Es nezinu, kas un kā beidzās viņam ar tām tiesībām, jo es baigi nerakņājos par citu dzīvēm un neinteresējos par citu sodiem piemērotajiem un visu tādu pārējo. Jā, tie ir tā kā, tu jau to iestarpinājumu sākumā redzēji, ko es tev ieliku. Tātad, jā, šī ir lapa, kur tu vari apskatīt jebkādus sodus. Tātad pārkrauts, par braukšanas atpūtas laikiem, par kartēm, rekrutējis visu redzu. Tā arī par noparkošanos, par LKV auto maksāšanas sistēmu, par pilnīgi visu. Pat par riepām var kaut ko. Jā, pastīšos, kas te ir ar riepām. Te noteikti ir. Tepat ir kaut kas par ziemas riepām, bet labi, mums nav obligātas ziemas riepas vajadzīgas. Tas, es domāju, kaut kur ir tur lejas daļā Vācijā. Un tiekamies pēc brīža un turpinam ar manu stāstu. Ko mazos telēnus esmu uzkrāvis? Uzkrāvu 83 teļus un tagad braucu močiju, viņus aizvedīšu uz izkraušanās vietu. Par radariem. Es tev parādīšu vienu bildi. Šī bilde ir manējā. Es braucu no Latvijas uz Vāciju apakaļ. Kaut kur pie Berlīnas pa nakti mani nofotografēja. Man liekas, pa nakti bija. Un kā tev šķiet, kas tajā bildē ir tāds? Ko? Jep, tieši tā. Blakus sēdētāja puse ir aizsegta un nevar redzēt. Un tas nav vienkārši tāpat prikala pēc. Es nezinu, vai Latvijā fotoradari, kuri atsūta tev sodu uz mājām, ir aizklāti, blakus sēdētāja pusē ir aizklāta, nosegta vai nē. Jo ja te nav viņa tā aizsegta un blakus ir sēdējis kāds vienalga pretējais dzimums, nepretējais dzimums,
Tātad tu viņus pat vari iesūdzēt tiesā, bet tas nav tāpēc, ka kādam nepatiktu, ka viņu rāda vienkārši. Sveiki, kolēģi! Tas ir tāpēc, ka es nezinu tieši pagātni, cik sen apakaļ Vācijā tika izjauktas ļoti daudz ģimenes. Tad iedomājies, ka vīram jābūt ir darbā, un sieva zina, ka vīrs tajā laikā ir darbā. Pēkšņi atnāk uz mājām paskastītē sots. Blakus sēž blondīne, brunete, tumšmate, vienalga kas cits, un vīrs ir pie ragiem. Ja, nu ko, laimīgi kopā, laulība ir jāšķir, un ģimene izjūg. Bet tas nebija tagad tā, ka tur tieši vīriešus uztaisīt pa sliktajiem. Un nevienu nevajag uztaisīt pa sliktajiem. Katrs mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Ir sievietes, ir vīrieši, visi. Mēs neviens neesam baigi tur perfekti. Arī es neesmu. Es jau esmu to teicis. Arī man ir savi tarakāni galvā un vispārējais. Tā kā šis ir prikals tāds, ka viņam obligāti ir jāizsadz blakus sēdētāja puse, lai neatnāktu sots uz mājām. Un lai nebūtu laimīgi kopā, bet laulība tiek šķirta un iet katrs savu ceļu. Jā, mans sots. Es zinu, ka visi gaida šo brīdi. Ir cilvēki, kuri gaida vienkārši uzzināt. Cits jau berzē rokas tā, viņam atņēma tās tiesības. Cik ir sots, cerams, ka atņēma. Es varu kādu iepriecināt un kādu apbēdināt. Līdz tiesību atņemšanai pietrūka 1 km/h. Es saņēmu 203 eiro lielu dāvanu karti, 85 km/h reģistrētais un braucu tālāk. Arī punkts viens klāt, jā. Ko es iemācījos no šīs situācijas? Ka jābrauc prātīgāk. Ja brauc neprātīgāk, tad var gadīties, ka atņem tiesības. Reāli tas sūds un pieci dzīvē gadās visādi. Un starp citu, man vienu reizi bija jau gadījums, ka man nofočēja arī it kā pie zīmes 70, mani nofočēja uz arī kaut kas bija 80 ar kaut ko, pietrūka nedaudz, lai atņemtu tiesības. Bet prikals bija tāds, ka viņi bija vienu dienu par vēlu izsūtījuši sodu. Un likuma noteiktā kārtībā sods bija atnācis vienu dienu pa vēlu, un sods jāanulē. Man ir vēl 2 sodi anulēti par it kā telefonu lietošanu, bet tos es varētu izstāstīt kādu citu reizi. Un vienu sodu apstrīdēju par apdzīt aizliegts bija zīme. Un es biju otrajā joslā, fotoradars mani nofotografēja. Un tā arī tika apstrīdēta un tikko uz mājām atnāca vēstule, ka es esmu atzīts par nevainīgu. Ne jau tādā ziņā nevainīgu. Es tāds vairs nevaru būt, man jau ir 2 bērni. Kas tas Nissan Miera vai Mera? Kaut kas ļoti vecs aizbrauc. Nezinu, vai ļoti vecs, kaut 90. gadu sākums varētu būt pēc Tā, tagad noteikti taisot šito video, es jau sameklēju, kas tas par Nissanu bija un ieliku tev bildīti. Vēl ar jumta bagažnieku baigot tāds maziņš vecs auto. Ko? Stāstu, es tev padalījos. Es zinu, ka ļoti gaidīja kāds, kad vīri atņēma tās tiesības. Kāds varbūt negaidīja, kāds vienkārši gaidīja šito stāstu. Nākamais, ar ko mēs tiekamies, es domāju par to, kā es pirku Lanciju, un kurš tad ir lielāks apisējs? Privāta persona vai perekups? Davai, lai visiem labi ripo, vērš no aizmuguras un tiekamies jau nākamajā stāstā. Čau!